Nu tā, mani sauc Dace Kriķe, kā jau tika minēts. Es esmu atbildīga priekšējās komunikācijas vadību Baltijas valstīs, SEB bankā. Un tas mans šīs dienas stāsts ir par to, kā SEB bankas darbinieki visā pasaulē, 20 mūsu pārstāvētajās valstīs, devās soļošanas kampaņā apkārt pasaulē. Bet pirms es ķeros tieši stāstam klāt par to, kā mēs šo soļošanas kampaņu veicām, man būs pāris jautājumi jums. Pirmais jautājums. Paceliet rokas tie, kas ikdienā seko līdzi noietajam soļu skaitam. Vai kāds ir? Pāris ir. Ļoti labi. Kā jums šķiet, vai soļu skaitīšana ikdienā veicina to, kad jūs soļojat vairāk vai kustaties vairāk? Palīdz. Man ir prieks dzirdēt. Ja es salīdzinu ar SEB bankas stāstu, pirms mēs sākām šo kampaņu, un kad mēs jautājām saviem darbiniekiem, vai viņi seko līdz soļu skaitam ikdienā, nu tā proporcija tam, cik daudz kolēģi seko, bija vēl zemāka nekā mēs šeit redzam. Un šeit varbūt tas jautājums nav par tiem kolēģiem, kur ikdienā aktīvi sporto un piekop veselīgu dzīvesveidu. Šeit vairāk runa ir par tiem kolēģiem, kuri tā kā ikdienā nenodarbojās ar sportu, jo banku bizness un darbs bankā tomēr ir sēdošs dzīvesveids. Un kolēģi lielāko dienas daļu pavada vai nu pie datora, vai kādā no sanāksmēm, vai tikšanās ar klientiem. Un tātad mums kā uzņēmumam, kas vēlas darboties veiksmīgi ilgtermiņā, ir tomēr ļoti svarīgi, ka mūsu darbinieki ir veselīgi, ir veseli, viņi jūtas labi, un viņi var dot tātad šo pievienoto vērtību uzņēmumam. Un tāpēc mēs sākām šo kampaņu, lai ar mērķi aicināt darbinieks aizdomāties par to, cik ļoti svarīgi ir, ka mēs kaut mazliet ikdienā kustamies. Un Pasaules veselības organizācija ir noteikusi, ka minimālais soļu skaits, kas ir jāveic dienā, ir 10 000 soļu. Tas nav daudz, bet tāpat laikā, lai to sasniegt, ir arī jāpastaigā. Un man būs video, kas stāstīs par to, kā mēs šo kampaņu veicām. Situācija. Pasaules veselības organizācijas aptaujas dati liecina, ka mazkustīga dzīvesveida izplatības pieaugums mūsu sabiedrībā ir lielākais risks veselībai. Cilvēks ar sēdošu darbu veic tikai aptuveni 5000 soļus dienā. Pasaules veselības organizācijas ieteikums ir noiet vismaz 10 000 soļus ikdienas, kas ir minimālais soļu skaits, lai iegūtu labu veselību. Kampaņas izaicinājums. Kā kopīgā aktivitātē iesaistīt darbiniekus visā pasaulē un veicināt viņus būt aktīvākiem ikdienā, SEB uzsāka sacensības SEB apkārt pasaulē kā turpinājumu iepriekš veiktajām līdzīga veida iniciatīvām. Tikai ar atšķirību, ka šī gada aktivitāte tika īstenota globālā līmenī, aptverot visas tās valstis, kurās SEB ir pārstāvēta. Sacensību uzdevums. Izveidot komandu un pārliecināties, ka katrs no komandas biedriem veic vismaz 10 000 soļu ikdienas. Īstenošana. Sacensību sākums bija pavasarī no 22. aprīļa līdz 17. jūnijam, kas ir laika posms, kurā lielākā daļa cilvēku mostas no ziemas miega. Martā sākās pieteikšanās process, kura laikā darbinieki tika aicināti sadalīties komandās un izvirzīt savas komandas kapteini. Aprīļa sākumā katra komanda saņēma atbalsta materiālu, kā arī soļu skaitītājus katram komandas dalībniekam. No 22. aprīļa katram komandas loceklim tika uzdots reģistrēt noietos soļus sistēmā, lai atjauninātu savu virtuālo SEB apkārt pasaulē tūri. Katrs no dalībniekiem varēja arī salīdzināt savu individuālo sniegumu pārējo dalībnieku vidū. Tāpat viņi varēja aplūkot savas komandas vietu sacensību kopējā tabulā. Sacensību laikā tika veiktas vairākas intervijas un uzrakstīti raksti, lai popularizētu sacensības. Starp visām komandām, kuru dalībnieki bija sasnieguši vismaz 10 000 soļu dienā, visa sacensību perioda laikā galvenās balvas saņemšanai uzvarētāju komandas tika noteiktas izlozes ceļā.
3 uzvarētāju komandas saņēma SEB grupas piešķirtu naudas balvu, lai to ziedot kādai labdarības organizācijai. Kopumā SEB ziedoja naudu organizācijām 3 valstīs – SOS bērnu ciematiem Latvijā un Somijā un Ronald McDonald House Lielbritānijā. Sacensības ir ne tikai palīdzējušas popularizēt aktīvu dzīvesveidu, bet ir kalpojušas arī kā patīkama komandas stiprināšanas aktivitāte. Sacensībās tika pārstāvēti darbinieki no visiem organizācijas līmeņiem, tajā skaitā arī SEB grupas vadības komandu. Rezultāti. Sacensībās piedalījās 1010 komandas un 9000 darbinieku no 22 valstīm, kopumā noiet 3,5 miljonus kilometru, kas ir līdzvērtīgi 87,5 apļiem apkārt zemeslodei. Ne visi no dalībniekiem sasniedz mērķi veikt 10 000 soļus dienā, tomēr šobrīd soļu skaitīšana ir kļuvusi par daļu no ikdienas. Sacensību laikā dalībnieki tika aicināti sniegt atgriezenisko saiti, un vairāki no viņiem pat minēja, ka soļošanas sacensības ir kļuvušas ne tikai par daļu no pašu darbinieku ikdienas, bet arī viņu ģimeņu ikdienas. Jā, un kā mazs turpinājums video tam, ka šī kampaņa tika aizsākta aizvadītajā gadā, un šobrīd mums notiek šīs kampaņas turpinājums, kas jau norisinās tātad 2. gadu, un šogad šo kampaņu mēs esam pēc darbinieku iniciatīvas un lūguma, jo mums vairāk kolēģi izrādīja vēlmi iesaistīties šīs kampaņas organizēšanā, un mums šī soļošanas kampaņa ir papildināta ar iespēju reģistrēt arī citus sporta veidus, ko tu dari, un tie tiek, teiksim, piemēram, peldēšana, riteņbraukšana, īpašā sistēma pārēķina šo sportu, kā veiktos soļos, un tādējādi veicinam, ka darbinieki pēc būtības daudz vairāk sporto, kustās, seko līdzi savai veselībai. Un man patīk parasti teiksim, tādas lietas salīdzināt ar citām ikdienā redzamām lietām, lai tas rada lielāku izpratni tām. Un vai jūs ziniet, cik ir 10 000 soļu, ja mēs mēram kilometros? Precīzi, 8. Tā kā daudz maz, nu tā, ir ko iet, vai ne? No Dienvidu tilta Pārdaugavas pusē atrodas SEB finanšu centrs. Kā jums liekas, lai tiktu noiet šos 10 000 soļus, cik mēs tālu tiksim? Puse? Līdz kurienai? Līdz Vecrīgai. Lai aiziet līdz Vecrīgai ir aptuveni 8 kilometri. Un kā jums šķiet, ja mēs ejam, cik ilgā laikā mēs noiesim šo gabalu? Ļoti gudri. Pareizi. Un meksikāņu sērijas, cik šajā laikā mēs paspējam noskatīties? No aptuveni pusotru. Un tas droši vien būs labi zināms tiem. Es, protams, nestrīdēšos ar to ciparu, ja kādam rādās savādāk, bet kā jums šķiet, cik auto šo 8 kilometru laikā vidēji patērē, ja mēs vērtējam naudas izteiksmē? 80 eiro centus. Mēs ietaupam ar katru dienu 80, no aptuveni, kā, protams, kuram auto patēriņš. Un tas, protams, varbūt aktuālāks būs dāmām, bet mēs arī galu galā veselīgāk dzīvojam. Tāds man stāsts. Paldies! Kādi īsi jautājumi uzreiz. Tad varbūt mans jautājums no manas puses, vai jūs arī paši pārrēķinājāt uz to degvielu un kaut kā mēģinājāt saprast, ko jūs esat ietaupījuši ar visu šo kampaņu? Šīs kampaņas ietvaros tīro ietekmi uz vidi mēs nemērījām. Mums uzsvars bija vairāk uz darbinieku veselību un veselīgu dzīvesveidu. Tāpat laikā šī kampaņa bija turpinājums vēl pirms gada sāktai zaļā gada kampaņai, un tās ietvaros mums bija uzsvars ietekmi uz vidi. Un tās kampaņas ietvaros mēs aicinājām darbiniekus, kas savā veidā iet kopā ar šo kampaņu, lifta vietā, piemēram, izmantot kāpnes,
kāpnes. Un zaļā gada laikā mēs mērījām, cik mēs patērējam liftā, gan naudas izteiksmē, gan elektroenerģijas izteiksmē, un tā vietā izmantotu kāpnes. Un tāpat mēs veicinājām, ka darbinieki pārvietojas ar velosipēdu. Nu, tā kā šī gada laikā man tieši šie cipari tam mērījumam nav, bet es gribētu teikt, gan zaļā gada kampaņa, gan šogad, kad mēs aicinām nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, tostarp velo braukšanu un citiem, tādējādi ietaupot arī patēriņu elektroenerģijā vai degvielā, nu, tad tas ir tāds kā turpinājums iesāktajam.